Labdien, cienījamie mediju pārstāvji! Ir noslēgusies ministru kabineta 14. oktobra sēde. Sāksim preses konferenci pēc tās. Preses konferencē piedalās ministru prezidente Evika Siliņa un finanšu ministrs Arvils Ašarādens. Pēc amatpersonu jautājumiem mediju pārstāvjiem būs iespēja uzdot jautājumus. Vārds ministru prezidentei Evikai Siliņai. Jā, labdien, godātie mediju pārstāvi. Tātad šodien ir beigusies mūsu valdības sēde, kurā esam vienojušies tātad par budžetu un to nodošanu jau tālāk Saeimai. Rīt arī finanšu ministrs dosies uz Saimu, nodos tradicionālo budžeta portfeli Saeimas kolēģiem, kā mēs arī pārunājām, tad parasti šis portfelīts ir tieši tas, kurš visvairāk izraisa arī finanšu ministrijas apmeklētāju, mazo bērnu un jauniešu interesi, un tad tajā pašā leģendārajā portfelī arī noteikti dosies budžets uz Saimu, jo valdība ir vienojusies par budžetu 26. gadam un arī budžeta rāmi tālāk jau 27. un 28. Un šis nav bijis, protams, vienkāršs process, bet šā valdības lēmuma gala rezultāts ir tāds, ka mēs spējam vienoties par to, ka budžets ir drošības apliecinājums, un tas iet roku rokā gan ar to, ka valsts ir aizsargāta un mūsu ekonomika attīstās, un arī mūsu sabiedrībai, mūsu ģimenēm ir skaidrība par nākotni. Manuprāt, tas ir valdības pamatu uzdevums šajā situācijā nodrošināt, lai budžets tiktu pieņemts. Arī tās daudzās lietas, kas budžetā ir iestrādāts, apsolīts, gan minimālā alga, gan neapliekamais minimums, kas paaugstinās nākamajā gadā, gan arī pensionāru neapliekamie minimumi, kas paaugstinās, gan arī daudzas lietas drošībā, aizsardzības finansējums, kas nākamā gadā jau sasniegs 4,9% un 27. 5% no mūsu IKP, gan arī jautājumi, kas saistīti ar bērnu ārpus ģimenes aprūpes atbalstu, kā arī šodien minēja labklājības ministrs, tik liels ārpus ģimenes atbalsts nav bijis faktiski līdz šim daudzus gadus. Un tas, ka, pieņemsim, katram bērnam būs iespēja nonākt ģimenē kaut vai ar to, ka valdība atbalsta finansiāli, jo vienreizējas adopcijas pabalsts palielināsies par 1000 eiro, manuprāt, ir ļoti liels visas valdības darba komandas rezultāts. Es gribu pateikt lielu paldies arī finanšu ministram, finanšu ministrijas kolēģiem, bet arī visiem ministriem un arī iesaistīto institūciju pusēm, gan arotbiedrībām, gan darba devējiem, gan arī nevaldības organizācijām, kas ir komentējuši šo budžetu, izteikuši savus priekšlikumus, strādājuši arī vasarā, meklējuši risinājumus. Un man jāsaka, ka tas, ka mēs esam vienojušies arī koalīcijā, neskatoties uz to, ka ir bijuši ļoti daudz dažādas diskusijas un viedokļi, nozīmē, ka koalīcija spēja strādāt tālāk un šī valdība var strādāt. Manuprāt, tas ir pats galvenais, ko šobrīd arī Latvijas iedzīvotājs sagaida, lai Latvijas valdība var nodrošināt tādu kā garantiju tam, ka šīs izmaiņas budžetā nesīs tiešām labus risinājumus arī tālāk mūsu iedzīvotājiem, ka tas pastiprinās gan mūsu robežu drošību, gan arī to, ka katra mamma no rīta pamostoties zinās, ka būs pedagogi, būs finansējums skolās, jo arī tas nākamā gadā palielināsies. Un katram pedagogam būs skaidrība par to jau ielgušo diskusiju par programmu skolā, jo, manuprāt, mēs daudz gan ar pašvaldībām runājām, gan ar arotbiedrību, bet varbūt ne tik daudz ar vecākiem. Es noteikti aicinātu parasti arī vecākus iesaistīties šādās diskusijās par izglītību, jo viņu viedoklis noteikti ir ļoti svarīgs, bet tas, ka arī pedagogiem būs tātad arī papildus finansējums šajā programmā skolā un atbalsta personālam, nozīmē, ka vairāk bērnu varēs iegūt kvalitatīvāku izglītību, neatkarīgi no tā, vai viņi strādā, mācās vecāki pilsētā vai bērni dzīvo laukos. Un mēs varēsim nodrošināt jau tādu finansējumu, tā kā bērnu skaits samazinās, tad pie tā noteiktā klašu bērnu skaita būs pietiekoši finansējums, lai skolotājiem gan samaksātu, gan arī visi mācību materiāli būtu pieejami. Manuprāt, tas ir milzīgs darbs arī pašvaldību pusē, arī izglītības ministrijas pusē. Vēl noteikti ir jāievieš pilnībā šis modelis. Mēs esam šogad uzsākuši atbalsta personālu, tātad sagatavošanu, un arī tas jau skolās šobrīd tiek pamazām ieviests, un apmācības ir gan psihologiem, gan logopēdiem, gan arī atbalsta personālam, lai pēc iespējas vairāk mēs varētu iekļaut tādus bērnus,
studentus, kuriem varbūt ir mācīšanās grūtības. Man katrā ziņā jāsaka vēl pēdējais, ja Saeimā neatbalstīs šo budžetu, tad man būs jāsaka, ka, diemžēl, kāds ir pret drošību, pret drošības budžetu. Jā, varbūt dažādi viedokļi par to, kā savādāk varbūt varēja kādus jautājumus risināt. Protams, mēs vienmēr gribētu vairāk atrast arī finansējumu veselības jomai, kas mums ir ārkārtīgi svarīga, bet ir skaidrs, ka šis ir tiešām budžets, kurā mēs esam gan valsts pārvaldes pusē raduši lielu ietaupījumu, 4 gadu laikā ietaupot vairāk 814 miljonus. Ir vairākas ministrijas, kurām, diemžēl, krītās viņu bāzes finansējumu, to arī sīkāk noteikti finanšu ministrs pastāstīs, bet es domāju, tas, ka mēs kopīgi varam vienoties par šīm prioritātēm Latvijas sabiedrības labā, ir tas pats galvenais. Paldies. Vārds finanšu ministram Arvilam Ašarādenam. Paldies, un cienījamie mediju pārstāvi. Šodien ir noslēdzies valdības darbs pie budžeta drošākai nākotnē 26. un 28. gadam sagatavošanas, un tātad ar valdības lēmumu tas ir apstiprināts, un man ir dots mandāts viņu tātad rītā ar viņu doties uz Saeimu un nodot Saeimas kolēģiem. Budžetam bija milzīgi daudz izaicinājumu, par to runājam arī valdības sēdē, bet, protams, pats lielākais ir šī ģeopolitiskā situācija, ko premjeri jau arī pieminēja, un tas bija fundamentālākais budžeta jautājums, tātad nodrošināt nākotnē strauju aizsardzības izmaksu izdevumu pieaugumu, un tas budžetā ir arī izdarīts. Un tas ir izdarīts vienlaikus saglabājot fiskālo disciplīnu, kas saskan ar kopējiem Eiropas Savienības Eirozonas ekonomiskās pārvaldes noteikumiem. Papildus budžetā ir piešķirts finansējums demogrāfijai, atbalstām ģimenēm bērniem, kā arī nodrošināt kvalitatīvas izglītības attīstība. Tā ļoti svarīgs aspekts, pie kā pieskāramies valdības sēdes laikā, ir saglabāts vēsturiski augstākais publiskā sektora investīcija līmenis. Nākamgad Eiropas fonda pakotne ir 1,4 miljārdi liela, un viņai nākamajos gados samazinoties, valdība šobrīd strādā pie publiskās privātās partnerības risinājumiem, tādiem kā mājokļiem, ceļu infrastruktūrai, arī militārai infrastruktūrā, lai šādu investīciju līmeni saglabātu arī nākamajos gados. Arī pašvaldībām ir nodrošināts cienījams ienākumu pieaugums, gandrīz 6%, jeb 151 miljonus eiro. Un tas, ko arī pieminēja valdības sēdē, šis ir sociāli atbildīgs budžets, kurā ir nodrošināts gan minimālās algas pieaugums, gan iepriekš pielēmtā virzība uz neapliekamā minimuma pieaugumu. Tāpēc šis budžets risina visus šos jautājumus un sniedz atbildes uz svarīgākiem sabiedrības šiem budžeta sastādīšanas izaicinājumiem. Drošība, neapstrīdama prioritāte, tātad nākamgad visai aizsardzības funkcijai paredzēti 2,2 miljardi eiro 26. gadā. Ja par pašu budžetu, tad ieņēmumi 16,1 miljārds, un rītdien arī to portfeļas var noteikt 17,9 miljārdi eiro izdevumi. Tik smags būs tas budžeta portfeļs, kas dosies uz Saeimu. Ieņēmumi pieaug budžetā, tad pret 25. gadu papildus 944 miljonu eiro, izdevumi ir mazāk, 804 miljonu eiro, bet tas pats, es jau minēju, bet tas ir pats svarīgākais. Budžets ir sagatavots atbilstoši Eiropas Savienības nacionālās fiskālās disciplīnas noteikumiem. Tāpēc arī šodien valdība pieņēma lēmumu par budžeta plāna apstiprināšanu un viņu nosūtīšanu saskaņošanu Eiropas komisijai un Eirogrupai. Attiecībā par budžeta deficītu, par to ir daudz runāts, tātad viņš ir plānos 26. gadā 3,3%, un šeit šis deficīta palielinājums tiek veikts drošībai un aizsardzībai, un tas notiek saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas fiskāliem nosacījumiem, kā jau es minēju, izmantojot izņēmumu klauzuli, kas paredz atļauj vienreizējs pasākums drošībai. Un, ja mēs runājam par parādu, tad Latvijas vispārējais valdības parāds 26. gadā ir 51% līmenī, tātad valdība
pieņemot šos te Hāgas lēmumus par strauju aizsardzības izdevumu palielinājumu, tātad pieņēma lēmumu, ka valdības parāda nedrīkst pārsniegt 55%, un mēs tajā arī iekļaujamies arī 28. gadā. Tas īsumā no manas puses būtu viss, un es labprāt atbildētu uz preses jautājumiem. Paldies. Jā, laiks mediju jautājumiem. Lūdzu, tad pie mikrofona Baiba Krastiņa Leta. Sveicināti, man ir jautājums premjerei, vai šajā šodien apstiprinātajā budžeta projektā sagaidat lielus labojumus Saeimā, kad tas tiks skatīts, un vai ar jūsu partneriem ZZS palicis varbūt kas neizrunāts, kas budžeta kontekstā varētu vēl tikt iekļauts? Paldies! Jā, paldies. Es domāju, ka skaidrs, ka Saeimā deputātiem būs jautājumi, kurus viņi noteikti gribēs uzdot. Protams, ka ja no vienas puses mēs diezgan skaidri arī sakam, ka faktiski lielākā daļa arī prioritāšu pasākumu tiek īstenoti uz ietaupījumu rēķinu, tātad vai uz arī izdevumu samazināšanas rēķinu, ja tā pareizāk var teikt, un LDDK nospraustais, varbūt publiski pateiktais savulaik summa pāri pa 800 miljoniem faktiski šeit arī 4 gados tiek sasniegt, tad ir jāsaprot, ka kuri citi jauni Trijos, jā. Tad jebkuri jauni pasākumi, ko varbūt arī deputāti vēlētos šeit īstenot, protams, ir izdarām tikai uz kaut kādu citu izdevumu samazināšanas rēķinu. Un tāpēc arī šis budžets bija tik varbūt saspringts, jo šajā budžetā bija jāvienojas par to, kur tad mēs šos izdevumus samazinām, un arī šie 170 miljoni, par kuriem valdība jau vienojās, ir viena daļa, tātad ir gan samazinājumi tātad visajā valsts pārvaldē, zināmā mērā arī tās arī darba devēja aicinājums bija skatīties arī pašvaldību pusē. Mēs atceramies, kā pašvaldības ļoti jūtīgi uztvēra pāris gadus atpakaļ budžetu, kad viņiem bija diezgan liels samazinājums saistībā ar Satversmes tiesas spriedumiem par pirmsskolas izglītību un arī par pedagoģu izglītību. Tā kā mēs arī sapratām, ka mums ir ļoti jūtīgi jārunā arī ar pašvaldībām, bet ir skaidrs, ka mums visiem kopā ir jāmeklē vēl iespējas tālāk, kā mēs centralizēsim gan iestādes. Tāpēc arī, varbūt tieši neparādās tieši budžeta projektā, bet paralēli iet vairāki citi jautājumi. Maksātnespējas, tātad administrācijas jautājumā, modernizēšana, tātad tiek apvienot šī iestāde Tieslietu ministrijā, azartspēļu izložu birojas tiek apvienots, faktiski Finanšu ministrijā šī administrācija pazūd, Finanšu policija pievienojas Iekšlietu ministrijai, vairs nebūs atsevišķi, tātad viņa zem, Finanšu ministrijas ir ļoti daudz arī paralēli pasākumu, ko mēs darīsim, bet tiem ir vajadzīgs arī zināms laiks, lai pārkārtotos, jo ir skaidrs, ka uzreiz vienkārši lineāri nogriežot mēs nepanāksim efektīvu šo darbu, bet, manuprāt, mēs tiešām esam izdarījuši milzīgu darbu, kas ir aiz muguras, turpināsim un darīt. Mans mērķis ir bijis diezgan skaidrs. Es arī saprotu, ka es esmu sieviete šajā amatā, kā premjeri. Man ļoti svarīgi ir padomāt par ģimenēm un bērniem, varbūt kā parasti. Es negribu teikt, ka vīrieši nepadomāt, bet man tas vienkārši dabīgāk varbūt padodās. Un man tas ir svarīgi, lai mēs papildus tam, ka mēs ļoti daudz ieguldam aizsardzībā, ieročos, karavīra ekipējumā, robežu drošībā, dronu attīstībā, mūsu militārās industrijas attīstībā, lai mēs padomātu arī par tām ģimenēm, kurām varbūt tētis vai brālis vai kāds dodas dienēt, iestājās profesionālajā dienestā, un kas tad paliek ar tām mammām un tām ģimenēm. Tāpēc, manuprāt, ir svarīgi, ka mēs esam raduši atbalstu arī demogrāfijas pasākumiem un arī esam padomājuši par izglītību. Jo šīs lietas visas iet kopā. Mēs nevaram ieguldīt tikai drošībā, nedomājot arī par to, ka tie ir mūsu cilvēki, tie ir mūsu iedzīvotāji, kuriem ir svarīga arī tā ikdienas dzīve. Bet paralēli visi valsts pārvaldes modernizācija, arī tas, ko mēs vakar koalīcijā teicām, ka mēs esam vienojušies diezgan drosmīgi, kā man saka, pat Tirzniecības rūpniecības kamera uzticēt Endziņa kungam vadīt birokrātijas mazināšanas grupu kopā, protams, ar visām iesaistītajām pusēm, liecina, ka mēs, protams, neatslāpsim arī tajā darbā, lai mēs modernizētu valsts pārvaldi, efektivizētu līdzekļus šajā ziņā un arī mūsu ekonomika varētu attīstīties. Pirmie rezultāti ir, mēs nekustamā īpašuma jomā apsteidzam Tallinu,
kā šodien minēja Valēnkungs, mēs esam 2. vietā hipotekārajā kreditēšanā. Tātad tie rezultāti, ko mēs esam mērķiecīgi sākuši darīt, kopš šī valdība sāk strādāt, viņi parādās. Vienkārši, lai valsts pārkārtotos, ir vajadzīgs ilgāks laiks, nekā varbūt mēs reizēm privātajā pusē sagaidām. Ja premjeri pārāk par sievišķo elementu, tad es par vīrišķo, ja drīkst. Restīvi, paldies šo jautājumu par šo budžetu par budžetu otro lasījumu. Man liekas, ka vēl viena svarīga dimensija valdības taktika attiecībā uz budžetu veidošanu ir tā, ka valdība pieņēma lēmumu necelt nodokļus. Ja? Necelt nodokļus. Un tas ir atšķirībā no mūsu kaimiņiem, kuri to izdarīja, un šobrīd jau ir izmantojuši to iespēju, tā teikt, to darīt. Savukārt Latvija gāja citu ceļu. Tātad tas budžets ir izveidots uz tādu noteikta veida iekšējās konsolidācijas rēķinu. Un kādēļ mēs to darījām? Mēs uzskatījām šī brīdī, ka atjaunojas ekonomiskā izaugsme. Mēs redzam, premjeru pieminēja, hipotekārā kreditēšana, juridisko personu kreditēšana atjaunojas, rūpniecība atjaunojas. Mums likās ļoti svarīgi ar nodokļu pacelšanu nesabremzēt šo te, jo tas dod cilvēkiem tādu ticību nākotnē un arī dod tādu labklājības pieaugumu. Tas mums ļoti svarīgi. Savukārt attiecībā uz tādām iekšējā tāda konsolidācijas arī valdības sēdē rādīja, ka praktiski 9 no valdības ministrijām tā finansējuma bāze jau samazinās. Tur redzam, tajā prezentācijos ieraudzīsiet. Ja? Tātad tikai 5 pieauga, pārējām visām samazinās. Un tā ir tā iekšējā konsolidācija. Nepalielinot nodokļu ieņēmumus, proporcionāli pret augošo IKP, tā budžeta, jebkuras tās ministrijas proporcija samazinās, un mēs redzam, ka arī, kad to pamatfunkciju nodrošināšanas izmaksas samazinās. Un tā ir viena ļoti svarīga lieta, ko mēs izdarījām. Tad mēs nonākam arī pie tā otrā lasījuma. Tātad mēs ceram, ka teiksim, deputāti ļoti uzmanīgi pret to izturēsies ar likumdošanu. Šim paredz ļoti svarīgu lietu, ka to veidu, kā to var darīt, vienīgi tādu priekšlikums var iesniegt budžetā, norādot avotu. Ja? Finansējuma avotu, jā. Protams, tradicionāli tas ir LNG. Es ceru, ka šoreiz tas tā nenotiks budžetā. Un šeit tiešām ir ļoti, ļoti jādomā, jo valdība gan ir samazinājusi savas izmaksas, gan arī dabiski ir samazinājušās šīs te izmaksas. Un mēs redzam, ka uz to otro lasījumu, tā teikt, ļoti piesardzīgi. Un mums tas kopējais sajūta ir arī, ka valdības locekļi šo te saprot un arī diskutējot par to, kādā veidā varētu rīkoties arī frakcijas. Mēs redzam, ka tā attieksme ir tāda, teiksim tā, atbildīga, ja, par to, lai šo te budžetu varētu pieņemt. Vai vēl kādam mediju pārstāvim ir jautājums? Izskatās, ka jautājumu nav, līdz ar to šīs dienas preses konference ir noslēgusies. Paldies! Paldies! Paldies!